Bet, nu, ja godīgi, tad ir ārkārtīgi interesants satraukums par to, kas tagad būs, ko par šo visu teiks bērni, jo mēs neesam tikušies kopš tās reizes, kad mēs palūdzām, lai bērni un vecāki šo mājokli atstāja mūsu pāraudzībā. Paldies ārkārtīgi liels, protams, Inkredīt grupa un paldies arī TV3, kas mums līdzēja un atrada tieši šo ģimeni. Un šajā ģimenē ir īpaši bērni. Īpaši ar to, ka šie visi bērni šajā ģimenē ir adoptēti. Vecāki šos bērnus ir ņēmuši savā aizgādībā, rūpējas par tiem, lai šeit būtu siltums, lai šeit būtu miers, un mēs nācām talkā. Kāda bija pirmsākuma? Uz īsu brīdi varam apskatīties vienkārši foto. Foto mums ir, to mēs mazliet atceramies. Bet tagad, ienākot šeit jaunā vidē, jaunos apstākļos, ir daudz kas mainījies. Tāpēc lielais jautājums būs par šiem bērniem, vecākiem, kādas ir sajūtas un kā būs tagad tālāk. Čau! Čau! Nu, mājinieki, ieņemiet noslēnām. Čau! 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 Bet jautājums, Samanta, tev, kas pamudināja uzrakstīt šo vēstuli? Tas bija nejauši vai jūs kopīgi sēdējāt mājās un domājat par to, kas ir jāizdara? Mamma to ierosināja. Mamma ir tas vilcējs spēks, kas tomēr ierosināja un aicināja tev to darīt. Bet tas ir tik forši, ka tomēr jūs esiet visi tik vienkopus, tik mīļi, tik jauki. Un vai jūs atceraties, kāda tā istabiņa bija, tad, kad jūs aizgājāt projām? Kas tur bija toreiz? Tā viss? Kurš tu noplēsi? Vai pašas nokrīt? Jā, skaidrs, ka mamma. Ok. Un tavs lielākais vēlējums un tajā vēstulītē, kas arī mūsu kopā ar Inkredītu un mēs Latvijas bērnu Bāriņu fonds, tāpat arī TV3 kopā sadevāmies un sapratām, ka tieši šajai ģimenei, tieši jums ir jāpalīdz. Un mēs pat nezinājām, uz kurien mēs īstenībā atbrauksim tajā pirmajā dienā. Tad, kad mēs atbraucām un ieraudzījām visas šīs smaidīgās un mazās sejas, tad mums vairāk nebija arī jautājums par to, kad mums ir jāturpina šī lieta un jums visiem jāpalīdz. Samanta, tu esi varone, ka tu uzrakstīji šo vēstuli. Paldies arī mammai. Es, protams, nesautīgi par šiem bērniem rūpējas, un tur jau kāds vēl ir paslēpies mums. Jūs esat 5 bērni, nejauši, laimīgi satikušies, laimīgā ģimene. Ejiet iekšā, skatieties. Lai drošot izsteigāt, varat apskatīt, varat saprast un atcerēties, kā bija toreiz un kā ir tagad. Tagad es arī esmu kopā ar mūsu mākslniekiem, ar puišiem. Redlux 30, šeit mums ir arī Jānis, kurš piedalījās šajā visā kopumā. Un šeit puiši dzīvoja uz vietas, šo visu veidoja. Varbūt Jāni kaut kādi daži vārdi no tevis. Kā bija tad, kad mēs atbraucām pirmajā reizē un kā tas ir šodien? Šeit ir pilnīgi viss mainīgs. Kā bija? Bija savādāk bišķiņ. Bet to nedēļu, ko jūs šeit dzīvojāt, tās emocijas, kas patiesībā jums bija jāizdzīvo. Jums bija jāizdzīvo te tā, kā būs, lai te atnākot mājās bērni, lai viņiem būtu forši un jauki. Nu tā, mēs par to arī domājām. Principā, bija, no pirmās dienas bija pirmais, kā bērni jutīsies tās emocijas. Tā mēs te sporta režīmā laidām, tām 7 dienām. Jā, un šitas varonis ir mūsu varonis, kas šo vēstulīti uzrakstīja. Samanta. Samanta, es domāju, ka manā vietā mammai tās puķītes mēs varam pasniegt kopīgi, vai ne? Labi? Un tās dāvanas, tās konfektes, tas ir tāds īsts sveiciens pirms Ziemassvētkiem jums visiem. Un tā kā jūs tās varēsiet tiesāt un darīties un priecāties, vai tās puķītes man mamma iedos bāzi. Labi? Tā kā mēs ārkārtīgi priecājamies par jums, par šo laiku un par šo iespēju. Tā kā forši.